Otrdienās 16:10 Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāji Jānis Puga un Elīna Elste. Atkārtojumu klausies ceturtdienās 19:10 un svētdienās 11:00. Neviens nespēja saturēt mūs! Esam sazvanījušies ar komandas galveno treneri Edgaru Teteri. Labdien! Labdien! No sākuma vēlējos jūs apsveikt ar 4. uzvaru pēc kārtas. Pēdējās 2 spēlēs izcīnījāt uzvarus pret Barons Kvartāls un Latvijas U18 izlasi. Parunāsim nedaudz par abām spēlēm atsevišķi. Kā kopumā vērtējat spēli pret Barons Kvartāls? Kopumā atkal, mēs nenospēlējām visu spēli stabili, mēs spēlējām ar kāpumiem, ar kritumiem, bet galvenais ir panākts, uzvara ir izcīnīta, svarīgi punkti turnīra tabulā, bet arī Barons komanda, viņi nespēlēja slikti, un uzreiz pēc spēles ar mums viņi uzvarēja, viņi Režas komanda, Lietuvas komanda pietiekoši spēcīgi, tātad Barons ir spēcīga komanda, un prieks, ka izdevās izcīnīt uzvaru. Un kādēļ atkal spēles otrajā daļā bija novērojamas tik lielas rezultātu svārstības? Jā, ko es varu pateikt? Kā jau es teicu, mēs nevaram visu spēli nospēlēt vienlīdz stabilu uzbrukumā un aizsardzībā. Jāatzīst arī, ka Barons komanda, viņi cīnījās līdz galam, viņi iemet vairākus grūtus metienus, un līdz ar to tie mūsu lielie plusi, viņi saruka, bet tomēr arī līdz pat mača beigām par uzvarētāju, es domāju, nevienam šaubas neradās. Tātad Barons komandai izdevās saglabāt intrigu, bet es domāju, ka tomēr mūsu uzvara netika apdraudēta. Un kāpēc jums neizdevās apturēt pretinieku līderi Māri Gulbi? Viņam šajā spēlē bija 29 punkti. Jā, kā jau es teicu, galvenais tika izdarīts, tika izcīnīt uzvaru. Par Gulbu runājot, viņš ļoti metrīgs spēlētājs. Viņš var spēlēt gan 3. gan 4. numura pozīcijā, un katrā no šīm pozīcijām viņš izmanto savas trumpas. Viņš atrodas pēc mazāk spēlētāja, spēlēja muguru pret grozu, pret garāk viņš atspēlēja uz ātrumu, un tas mums radīja problēmas, bija grūti pielāgoties. Un viņš arī trāpīja grūtus metienus, kā es teicu, viņš ir augsts līmeņa spēlētājs, un to viņš šī mačā pierādīja. Viņš met ar ļoti labu precizitāti, arī grūtus metienus, un tad tie punkti sakrāja. Jā, un kurus mūsu komandas spēlētājus jūs vēlaties izcelt pozitīvajā ziņā šajā spēlē? Atkal es gribētu teikt, ka uzvar komanda, tad nevienu īpaši izcelt, es negribētu uzvar komanda, vienīgais, ko es gribu izcelt, ir PJ Hill 9 rezultīvas piespēles, arī Rinalds Sirtniņš 6 rezultīvas piespēles. Kad komandas spēle uzbrukumā kļūst labāk, kas mums ir, pie kā mums ir jāstrādā un kur mums ir jāpieliek, tas ir spēle aizsardzībā uz doto brīdi. Bet visi cīnījās, katrs, kas gāja laukumā, visi cīnījās, varbūt gribētu izcelt Kristu Pīternē, kurš svarīgā brīdī gan pats guva punktu, gan apturēja viņa komandas līderi Gulbi uz brīdi, un tādā brīdī arī mēs veicām izrāvienu. Ko jūs varētu pastāstīt par spēli pret Latvijas U18 izlasi? Kā jau es šodien teicu, šī spēlē galvenais bija maksimāli mobilizēties spēlē. Un neiziet uz laukumu pašpārliecinātiem, bet iet un cīnīties, jo U18 demonstrēt pietiekoši saturīgu spēli. Tas arī izdevās, sākums bija vairāk vai mazāk līdzīgs, bet tad ar katru minūti mēs palielinājām savu pārstāvu un uzvarējām bez problēmām. Jāatzīst, ka U18 bija sastāvā problēmas, arī mums nespēlēja 2 spēlētāji, bet es domāju, ka atkal uzvara ir izcīnīta. Pietiekoši pārliecinoši, un mums ir nedēļa laiks sagatavoties nākošajai spēlē, tā kā ejam uz priekšu. Un šī bija jau komandas 4. uzvara pēc kārtas. Kāds šobrīd ir noskaņojums komandā? Noskaņojums ir, protams, ka daudz pozitīvāks, daudz savādāk nekā tas bija sezonas sākumā. Tad tika piedzīvot vairāk zaudējumu pēc kārtas, bet neviens nekādā eiforijā vai nekrīt, tad visi gatavi strādāt, kāpāties treniņos un nedomājam apstāties pie šīm 4 uzvarām, un, kā es teicu, iesim uz priekšu. Jā, un arī pēdējās spēlēs ar punktu gūšanu jums sokas daudz labāk nekā sezonas sākumā. Ar ko tas ir izskaidrojums, vai kas tika mainīts? Es domāju, ka pirmkārt, mēs esam jauna komanda. Pirmo reizi pirms šīs sezonas savācās kopā. Un lai atrastu sapratni, laukumā mums bija vajadzīgs laiks. Varbūt tas ir šī sapratne uzlabojusies. Savu vārtā ir pienesis Rinalds Sirtniņš pievienošanās komandai. Es teicu, augsts līmenis atcerās vadītājs. Tas gan pasmāk punkts, gūt punkts, gan atdot piekstā līdz tajā brīdī komandas biedriem. Tagad šie visi komponenti ir tas, kāpēc mēs spēlējam labāk uzbrukumā. Es saku, iet runa par to, ka aizsardzībā mēs laidām pārāk daudz punktus, un tas uz doto brīdi ir mūsu
kāpju bērns, jā, tad mūsu problēmas ir aizsardzībā, bet, kā es teicu, mēs to mēģināsim uzlabot, un cerams, ka nākošajās spēlēs rezultāti uzbrukumā tiks savienot ar agresīvu darbību aizsardzību. Šobrīd jau esam 6. vietā Latvijas basketbola līgā, un tas nozīmē, ka esam play-off zonā. Tāds arī bija komandas mērķis pirms šīs sezonas. Kas jādara, lai tur noturētos? Es domāju, ka es varētu mazliet palabot. Šobrīd mēs esam tikai 6. vietā. Jā, mūsu mērķis noteikti nav 6. vieta. Jā, tad mēs ejam augstāk, un es domāju, ka katra komanda grib pakāpties turnīra tabulā. Jā, un šī turnīra tabulas vidusdaļa ir pietiekoši blīva, lai mēs savu 6. vietu, savā 6. vietā nejustos droši. Un arī, teiksim tā, Valmieras komanda 3. vietā vai Latvijas Universitāte 4. vietā arī viņa pārsvars ir minimāli, bet es domāju, intriga ir pietiekoši liela un skatīsimies, kas notiks tālāk. Tad jau atliek jums novēlēt veiksmi nākamajās 3 izbraukuma spēlēs un novēlēt, lai atnestu mājās 3 uzvaras. Jā, paldies. Mēs katrā ziņā iesim laukumā un darīsim visu, kā mēs varam. Jā, kā būs tālāk redzēs. Tāreiz tikai gribu pateikt paldies skatītājiem, kas šajā mājas spēles sērijā mūs atbalstīja, nāca un tiešām atmosfēra zālē bija lieliski. Ceram, ka tādas būs arī turpmāk. Un mēs vēlamies pateikt jums paldies par skaistajām uzvarām. Jā, kā jau teicu, mēs neatstājamies pie sasniegtā, mēs cenšamies iet uz priekšu. Un nākamā spēle izbraukumā ar Jelgavu ļoti, ļoti svarīga un ļoti grūta spēle. Tā kā gatavosimies šai spēlē. Jā, novēlu jums veiksmi un paldies! Jā, paldies un tiekamies nākamajā spēlē ar Jēkabili. Radio 1! Pēc nelielas muzikālās pauzes esam atpakaļ ēterā. Esam sazvanījušies ar Rinaldu Sirsniņu. Labdien! Labdien! Pozitīvs pavērsiens basketbola kluba Jēkabils notikumu klāstā ir jau iztīrītas 4 uzvaras pēc kārtas, bet nemazāk pozitīva ir arī tava pievienošanās komandai. Kāds ir tavs stāsts? Kas un kad tevi uzaicināja un kā izlēmi par labu basketbola klubam Jēkabils? Stāsts īstenībā jau varēja stāties vasarā, jo interesi jau no Jēkabils puses bija vasarā, bet īsti laikam klubs ar aģentu nevarēja par kaut ko novienoties, un tāpēc aizbrauc uz Ukrainu spēlēt, un tas visam tur Ukrainā dažādi apstākļi beidzās sadarbību, vai dēļ mēs nākam darbu. Viens no variantiem pavīdēja Jēkabils, un tas, cik es pazinu gan treneri, gan liela daļa spēlētājs, tad pēc pāris dienas domāšanas izdomāju, ka ir pievienošos Jēkabils komandai. Vai esi jau apratis ar jauno dzīves vietu? Jēkabils priekš maniem nebija nekas baigas svešs, jo vasarās es esmu diezgan regulāri. Jūsu pusē jau mums ir Staburag rajonā ir lauku māja, tā kā pilsēta zināja un apkārtni zināja, un zina, kur ir labākās vietas, kur pamakšķirēt, tā kā es apmierināts ar visu. Un kā tu jūties šajā pilsētā? Paldies, labi. Nē, es gan pavadīju daudz laika, bet viss kārtībā. Tagad par klubu. Vai BK Jēkabils sastāvā jau jūties kā savā komandā? Vai esi jau saspēlējies ar pārējiem spēlētājiem? Zinu, vēl īsti nelīdz galam, jo es esmu aizvadījis, ja godīgi, man šeit tādas 4 tādas pilnvērtīgas treniņas. Protams, ir bijuši 2 spēles, bet vēl tā komanda ķīmija nav tik labi, kā gribētos. Kaut kā, taktiski un fiziski komanda sagatavot labi, tikai mums ir jāpieliek pie tā izpildījuma un saku vēlreiz atkārtoši, ka tā ir komanda ķīmija, kas ir nepieciešama, lai uzlabotu savu sniegumu. Un kāds šobrīd ir mikroklimats Jēkabils komandā? Zinu, ka atbrauc, tad rītā bišķiņ, ka varbūt daži čaļi bija nokāruši galvas un varbūt pazaudēt pārliecību līdz sakarā tiem zaudējumiem pēdējiem, bet par cik mēs tagad esam tā kā uz mazu viļņu un izcīnījums, ja nevaldos 4 uzvaras pēc kārs, tad es domāju, viss kārtībā un domājam tikai par nākamajām spēlēm, ka jāatcer tās, jākāp pamazām augšā to turnīru tabulu. Vai tu biji sekojis līdzi Jēkabils komandas spēlēm pirms tu nodāci klubā? Redzēji kādu spēli? Jā, mēs Ukrainā ar Mārtiņu Kravčenko diezgan regulāri skatījāmies spēles, gan Jēkabils, gan citas spēles, tā kā redzēju pāris spēles.
Kā tu vērtēji tajā laikā klubu un varēji iedomāties, ka jau pavisam drīz spēlēsi pats tur? Jā, es jau teicu, ka aģents man ziņoja, ka interesi esot un jāskatos tādu domas apsvērst, tā kā skatījos, bišķiņ varbūt pāanalizēju, kas varbūt komandā jāuzlabo, ko es varētu palīdzēt ar savu atnākšanu un biju gatavs un zinājis, kurienes nāk. Spēlē ar Barons Kvartāls pēdējās minūtēs guvi traumu. Nepiedalījies arī spēlē pret U18. Kā jūties un kā rīt atveseļošanās process? Jā, traumas tiešām dabūjas diezgan muļķīgi, bet, kas basketbolā ļoti populāri uzkāpjot citam spēlētājiem uz kājas, izmešīja potī, droši vien kaut kādu saiti, drusku pastiet, bet jau tagad uz pāris dienām neko nedarīju, atpūtināju, pārstēju un daudz labāk. Tā kā šodien braukšu uz jahtu un centīšos aizvadīt cilvēcīgu treniņu vakarā. Un tad novēlam tev ātru izveseļošanos un vēl ātrāku atgriešanās laukumā. Paldies! Jā, paldies jums, uz redzīti! Labi, tā vispār. Otrdienās 16:10 Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāji Jānis Puga un Elīna Elste. Atkārtojumu klausies ceturtdienās 19:10 un svētdienās 11:11. Neviens nespēj saturēt mūs!